Sīnepju graudiņš, vārds katrai dienai. Beigas, bet kam? Šodienas rakstu vieta. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa evaņģēlijs 3. nodaļa, 16. pants. Šodienas pārdomas. Pirms apmēram 2000 gadiem ļaunie spēki izplānoja nogalināt Dieva dēlu, Jēzu Kristu. Tie visu darīja ar lielu centību, neko netaupot, ne nodevību, ne mēlus, ne pātagu sitienus, ne pazemošanu, ne nāvi pie krusta. Viss gāja kā pa sviestu, un vienā brīdī pat likās, ka viņu plāns ir izdevies. Jēzus Kristus bija miris. Taču mēs šodien ļoti labi zinām, kas notika 3. dienā. Jēzus uzvarēja nāvi un augšām cēlās no mirušajiem. Izrādījās, ka visi ļauno spēku centieni bija kalpojuši perfektam Dieva plānam, atņemt Sātanam varu, kuru viņš bija nolaupījis cilvēkiem Ēdenes dārzā. Šajās dienās kādam var rasties domas, kuras līdzinās Jēzus mācekļu domām. Jēzus ir miris pie krusta, un cerības ir zudušas. Bet Dievs, viņš tāpat kā toreiz arī šodien valda pār visu, un nekas nenotiek ārpus viņa mūžības plāna. Toreiz Dievs pieļāva krustu, lai uzvarētu nāvi un nodrošinātu mūžīgo dzīvību katram, kas uzticēsies viņa dēlam. Šodien viņš ir nolēmis atbrīvot savu dēla līgavu, draudzi no važām, lai tā uzplaukst un sagatavojas lielākajām un krāšņākajām kāzām pasaules vēsturē. Šodienas lūgšana. Tēvs, palīdz man šajās dienās notiekošo ieraudzīt tavā perspektīvā. Es ielieku sevi tavās rokās un pateicos, ka jau šodien varu baudīt mūžīgo dzīvību, tavu klātbūtni katrā elpas vilcienā. Jēzus vārdā. Āmen.